Čau, makšķernieki! Ir gadi nogali un gribās arī uzlikt zivtiņu galdā. Tie, kas noķer vai varbūt nopērka veikalā vai tirgu, tad ir jautājums, vai tās uzturvielas ir tādas, kā gribētos, vai zivju gaļā ir piesārņojums vai nav. Šajā sakarā Bior šobrīd notiek pētījums tieši par šo zivju gaļas uzturvērtībām un piesārņojumu. Tāpēc jautāsim Rutai Metnei, lai viņa pastāsta sīkāk par šo projektu. Šis ir valsts pētījuma programmas projekts, kurā Biors ir kā viens no partneriem. Mūsu institūts Bior ir unikāls ar to, ka mēs varam zivi novērtēt gan kā resursu, tātad veikt izpēti ezeros un upēs un novērtēt zivu resursu stāvokli, un papildus nezaudējot papildus zivis, tās, kas ir noķertas kontrols vejā, mēs varam arī izanalizēt kā pārtikas produktu. Un tas ir, man liekas, ļoti labi, ka mēs savienojam šādu vairākas zinātnes kopā, un institūts iet uz to, lai mēs maksimāli izmantotu to resursu, kas ir noķerts, lai izanalizētu un izpētītu. Un šobrīd es redzu, ka mēs varam novērtēt zivu resursus ezeros. Mums ir jāpilnveido metodes, lai mēs labāk novērtētu līdekas un zandarta resursus. Mēs ļoti labi varam novērtēt kartveidīgās zivis, tur mums tā kā metodas ir apstrādātas, šobrīd strādājam pie jaunām metodēm. Un projekta rezultāti vēl nav sasniegti, bet mēs esam finiša taisnē šobrīd. Līdz decembra beigām tā kā pabeigsim savus pētījumus un iepazīstināsim sabiedrību ar pētījumu rezultātiem. Uz šodienu mēs esam analizējuši zivis gan no zivju veselības viedokļa, tātad skatījāmies makšķerniekus interesējušos parazītus. Mēs neveicām pilnu parazitoloģisku analīzi, bet tieši tos parazītus skatījāmies, kas makšķerniekiem interesē. Tie ir melnie punktiņi raudām, plaužiem, pličiem, tos mēs neatradām. Mēs analizējām lielās makšķerēšanā paturamās zivis un tās tad attiecīgi vairs neslimo šo melno punktu slimību. Tāpat mēs skatījāmies, vai nav kāda lenteņa zivīm, tad mēs varam droši teikt, ka lenteņus mēs atradām no savām 390 izanalizētām zivīm tikai vienai. Tā kā šī slimības invāzija ir ļoti zema un katrā ziņā tās slimības, kas ir zivīm, tās nav bīstamas cilvēkiem, līdz ar to zivis droši varam ēst no šāda veselības viedokļa. Mums kā makšķerniekiem un man personīgi, protams, interesē to, kad es aizgāju kaut kur pa krastu un redzu, ka tur ir piesārņots, ka tur ir pudeles, tur ir kaut kādi vāciņi un visāda drāza, un tad ir varbūt kaut kādi nogrimuši kuģi un vēl kaut kas. Un, protams, ka tāda vienkāršā cilvēka jautājums, vai tad, teiksim, tās zivis uzturā var lietot un kādi tad tie rezultāti ir. Varbūt pastāst mums tā, teiksim, populāri zinātniski, kādi tad šobrīd ir tie rezultāti? Jā, tātad arī mums bija liela interese par to, kas tad notiek ar iekšējo ūdeņu zivīm, jo mēs ierasti esam dzirdējuši par to Baltijas jūru, ka tur mums jāsatraucās, ka tas piesārņojums ir un iespējams nevajadzētu pārāk regulāri ēst, tāpēc šādi dati līdz šim par iekšējo ūdeņu zivīm, šajā gadījumā par ezeru zivīm, mums nav bijuši. Ne no uzturvērtības viedokļa, tur mēs arī parasti skatījāmies citu valstu datos, lai saprastu, kā tad ir ar to uzņemtajām vērtīgajām uzturvielām. Un tāpat laikā arī par šo piesārņojumu, jā, monitoringa ietvaros ikdienā parasti arī kaut ko nosaka jau šim pārtiks produktam, bet tādā griezumā, ka mēs pateiktu gan tos plusus, gan tos mīnusus, datu nebija. Līdz ar to projekta ietvaros mēs 4 ezeros, kas ir Burtnieks, Lubāna, Rāzna un Usma, kurā ir gan šī komerciālā zveja, gan arī iespējas arī tāpat makšķerēt. Tad mēs ņēmām paraugus tieši, lai saprastu, kāda tad ir situācija un vai ir atšķirības arī starp šiem ezeriem. Sugas, kas tika skatītas, ir līdaka, zandarts un asars kā no plēsējiem, un tad rauda, plaudis un līnis. Un, kas interesanti, Lubānā mums trāpījās arī karpa, kurai tur varbūt nebūtu jābūt, bet viņi tur bija, un arī vairāki paraugi no tiem tika paņemti. Tie ir tādam salīdzinājumam arī interesanti. Tātad no tā, ko mēs skatījāmies no vērtīgajām lietām, kas mūs arī interesēja, protams, ir olbaltumvielas. Tas ir arī tas, ko mēs no uztura parasti runājam, ka mums vajag ne tikai to gaļas olbaltumu, un olbaltums šobrīd vispār ir ļoti tāds karsts temats, tātad jāēd regulāri, bet zivis Latvijas iedzīvotāji parasti ēd par maz, un to mēs redzam arī patēriņā, ka ir tāda vairāk, tāda
epizodiskāka ēšana, nevis tā, ka cilvēki tiešām regulāri iekļaut šo produktu uzturā. Un tad šeit par olbaltumu saturu mēs varam teikt, ka ļoti laba situācija. Tad tās zivis ir diezgan labi muskuļotas, ja tā var teikt. Un tas olbaltums ir vidēji ap 20-22 gramiem. Nu, mazliet atšķirās starp sugām, bet ne tādas būtiskas atšķirības. Tad mēs no vērtīgām lietām skatījāmies arī taukus un taukskābes. Un taukskābes parasti ir tās, par kurām mēs runājam, ka mums vajag konkrēti daudzumu, īpaši domājot par sirds un asinsvadu veselību. Un skatījāmies arī šīs te omega taukskābes, tās sarežģītie nosaukumi, ko varbūt dakteris kādreiz saka, ir EPA un DHA, tātad eikozapentēnskābe un dokozaheksenskābe. Tās ir tās, par kurām mēs domājam, runājot par sirds veselību. Un arī tās labā ziņa ir, ka mēs atradām arī iekšēju ūdeņu zivīs, kaut gan pirms tam, piemēram, datos mēs diezgan piesardzīgi šo jautājumu risinājām. Mēs zinām, ka jūras zivīs, jā, tur, kur augstāks ūdens, tur vajadzētu būt vairāk, bet arī šeit šīs vērtīgās taukskābes ir. Ja skatās starp sugām, tad varbūt mazliet vairāk bija asaros, bet arī pārējās zivtiņās ir tur nelielas atšķirības. Un te interesants fakts tieši par to karpu, ka, lai arī kopumā karpa uz visu to pārējo zivju fonu bija nedaudz traknāka, tad šo vērtīgo taukskābi tur bija mazāk. Tad tās, kuras ir dzīvojušas tur dabīgi un arī dabīgi barojušās, arī tur vērtīgākās taukskābes ir vairāk. Vēl no tādiem ieguvumā rādītājiem mēs skatījāmies jodu. Tas gan, diemžēl, mums neuzrādīja pozitīvs rezultāts. Tur mums ir zem noteikšanas robežas, līdz ar to mēs nevaram teikt, ka iekšējo ūdeņu zivis šajā gadījumā mums iedotu to vērtīgo joda daudzumu. Un skatījāmies, jā, un tad otrā daļa mums skatījāmies vairāk šos piesārņojuma rezultātus, kur mēs skatījāmies gan smagos metālus, gan arī šīs mūžīgās ķīmiskās vielas, jeb perfluora alkilvielas, par kurām šobrīd tāds satraukums ir arī visā pasaulē. Un tad to bildi liekot kopā, lai cilvēkam ir skaidrs ēst vai neēst, tad mēs liekam kopā šīs pozitīvās ziņas, tātad vērtīgās uzturvielas un šīs kaitīgās, lai saprastu to, cik tad daudz cilvēks nedēļas ietvaros drīkstētu ēst. Un mums, izvērtējot rezultātus kopā, mēs varam teikt, ka visos šajos 4 ezeros zivis ir pietiekami tīras un vērtīgas, lai mēs droši varētu ēst vismaz 300 gramus nedēļā. Izņēmums varbūt ir mazliet par asariem burtniekā, tur varbūt mazliet mazāk uz tādu vienu porciju. Ja mēs skatāmies arī no tās vērtības, domājot par taukskābēm, tad mums te ir tās 2-3 porcijas pilnībā nodrošina gan vienu dienas devu taukskābi, ja, pret, piemēram, tādu jūras zivi, kurā mums varbūt ar vienu porciju mēs uzņemam vairāk, bet šeit tāpatās mēs to taukskābi daudzumu kaut kādu ar ēdot ezeru zivis arī uzņemam pietiekami, lai nodrošinātu veselību. Es saprotu, ka šis projekts vēl turpinās un nav noslēgts. Kā ir ar Rīgu? Rīgas reģionā mums arī kaut kādi dati pētījumi būs? Mēs eksperimentālā kārtā paņēmām no Jūglas ezera. Šajā gadījumā es varu atbildēt konkrēti par līdeku, kas tika notestēta, un tur gan mēs redzam, ka šie piesārņojuma rādītāji ir augstāki nekā salīdzinot ar visiem šiem 4 ezeriem. Un rēķinot pēc riskiem un ieguvumiem, šī būtu tā zivs, ko mēs limitētu līdz 150 gramiem nedēļā. Tātad nevis jau vairāk kā vienu porciju nedēļā, bet piesardzīgi. Jāņem vērā, protams, ka šī zivs arī bija diezgan liela, tad varētu runāt arī par to, ka mēs nevis ķeram tās mazākās, kuras drīkst ķert, protams, bet tāda jau, kas ir labi padzīvojusi, un skaidrs arī, ka tur šis piesārņojums vairāk uzkrājās, un ir, tāpēc, jā, no Jūglas ezera šobrīd, ja mēs skatāmies uz to līdeku, tad te būtu jāievēro piesardzība. Tas ir interesanti. Tad jau tas arī saslēdzās ar to, ka mēs jau arī faktiski tomēr runājam par to, ka to trofeju zīvi varbūt nav nemaz tāda jēga un liederība tīri uzturā patērēt. Jā. Šeit līdekām un zandartiem mēs skatījāmies atsevišķi gan aknas, gan šo te ēdamo daļu. Un jāpiemina arī, ka testēta tika tieši tā ēdamā daļa, tātad smukā muskuļmasa pamatā. Bet salīdzinājumam mēs varam redzēt arī, ka tiešām arī līdekas aknās tas piesārņojums ir stipri lielāks, gan domājot par perfluora alkilvielām, gan domājot arī par dzīvessudrabu. Jo mēs vispār, es nezinu, kā ir jūsu praksē, bet mēs vispār atradām receptes, kur cilvēki taisa arī kaut ko no līdekas aknām. Mums, piemēram, patēriņa gatavos parasti nekas tāds neparādās, tas droši vien ir kaut kāds tāds, varbūt,
īpašāka recepte, bet šis būtu tas, ko es teiktu, ka arī šeit lielo zivju iekšējais orgāns nevajadzētu lietot uzturā. Tur būs noteikti daudzu faktoru kopums, un skaidrs, ka arī mūsu iedarbība un darbība vienmēr rezultējās. Un tieši tā kā jūs minējāt, tas nav runa par tādu īstermiņa iedarbību, bet par to, ko mēs esam darījuši vairāku gadu garumā. Arī par to, piemēram, kas tajā ūdens tilpnē notiek vēl. Ir ļoti daudz veidu, kā mēs šo piesārņojumu varam dabūt. Tad varbūt kaut kādi izmeši vēl nāk klāt, kaut kas, ko mēs, protams, dabā izmetam. Ja mēs runājam arī par šiem te apģērbiem, kas ir nemirkstošie, tātad Gore-Tex saturošie, arī tie ir tie, kas mums iedod šīs te mūžīgās ķīmiskās vielas. Un tas, kas viss kopā sasummējot, arī rada mums šo te palielināto risku tajā gadījumā, kad atsevišķos paraugos šis te daudzums ir lielāks. Bet kopumā patērētājiem, ja viena daļa ir, protams, mēs rūpējamies par dabu un piedomājam, ko mēs darām, jo zinām, ka mēs to gribēsim ēst iespējams arī nākotnē uzturā. Bet citādi, man kā arī kā no uzturu speciālista skatu punkta gribas teikt, ka beidzot mēs varam tiešām droši motivēt cilvēkus ēst vietējo ūdeņu zīvis kopumā, jo tas ieguvums jebkurā gadījumā ir lielāks nekā tie riski šobrīd. Tad tās vērtīgās uzturvielas ir svarīgākas un iedod lielāku labumu veselībai nekā kaitējums. Mēs esam finiša taisnē, bet noteikti būs arī informatīvie materiāli, lai tiešām gan šos rezultātus varētu izmantot, gan arī mēs lepni varēsim beidzot apgalvot, ka arī skatoties patēriņa datiem un pārtikas sastāvu datubāzēm, mums beidzot būs vietējie dati. Tātad mēs varēsim nevis aizņemties no citu valstu pieredzes un rezultātiem, bet runāt jau tiešām par savējiem. Copas garš jau nebūs copas garš, ja mēs nepacopēsim. Kaut vai vēlā, gandrīz jau ziemā, bet, vajag pacopēt drusciņu. Paskatīsimies, kā tad te patās netālu Rīgā, ko var noķert, vai var noķert, ko. Un paskatīsimies arī par to tīrību, cik tad te ir kaut kāda netīruma vai nav netīruma. Galu galā tad mēs arī saprotam, vai tās zivis ir ēdamas vai nav. Katrā ziņā galvenais jau kādu zivi redzēt vēl, vai ne? Tā kā pastaigāsim te patās, kas būs. Zivis vēl nav, bet es jau satiku pazīstams cilvēks, kur ir Konstantīns ar savu dēlu Mihēlu. Viņi jau ir bijuši pie mums raidījumā, ķērām visādas zivis, gan lielas, gan mazas. Paskatīsimies arī, ko viņi noķēruši un ko viņi var pastāstīt par šo te vēlo rudens, ziemas copi, kā te ir tagad. Es te redzu, ka viņi tur kaut ko jau cenšas izdarīt, bet pagaidām nekas nesenāk. Bet tagad tikai diena sākās, tā jau skatīsimies. Ka tur zacepā, jā? Es nezinu, bet ir. Var jau būt, ka nav. Baltais zivs. Ага. Бимба. Тут большое. Jā. Ko liela. Liela, da. Čau, čau. Jā. Baigi interesantie, kas tas tāds ir? Baigais. Interesantais. Un tev kas ir? Ko jūs te ķerat? Tu vispār esi kaut ko šo noķēruši? Ja tikai nē. Nē, es to eksperiments to. Tā te gadās. Tagad zivis uz ziemu nāk, tad, protams, viņas var arī aizķerties kaut kā tur ne tā. Bet, ja tev ir aizķērusies ne aiz galvas, tad tev viņu ir jālaiž vaļā. Tādu dzīvi nedrīkst paturēt. Tā jau ir. Es atceros, īstenībā mēs tos vīmas pagājuši gadu varēja normāli noķert uz to grušu vai uz tādiem maziņiem. Viņš riktīgi ar sitienu nāk virsū. Skatāmies.
Visu šito džigrigu, jā. Vēl viena. Viņam ir viens āķīts, maziņš, vienžuburu un vienalga. Viņi pamanās kaut kā aizcemerēties. Bet, ziemā tā ir. Viņi tur vienkārši guļ, atpūšās un viss. Ej ar āķi cauri un uzdarā. Citreiz viņas tā, kad viņas aktīvas, tad viņas pilnīgi citreiz uzsit to māneklis guļ uz grunts un viņš buh! Ui. Aizpūta. Jā, līmenis ir baigi nokrities. Es atceros, ka šitien te viss ūdenī. Vispār cilvēki te ķer zandartus. Es pats esmu noķēris zandartus daudz un asars. Asari gan pēdējā laikā nav bijuši. Reāli jau augsts ir ziema. Bet tā jā, tur kaut kādās šitādās te vietās jau ziemu arī tās zivis salien. Tur viņš jau nav lielajā ūdenī. Ziemā, vēlā rudenī salien kaut kur pa gultām. Nav obligāti jābūt dziļumam, jā, šitien te nemaz nav dziļš. Te jau ir kā kurā vietā, bet te 3 metri, tur 2 metri. Varbūt kur tālāk tur ir 4 metri, bet tas ir maksimums. Atkal jau. O, tas ir Jā, bet tas ir mute. Tas jau gan arī izstāsta, ka īstais ir. Papums, jā? Zandarts. Varbūt. Jā, asars pasties. Tetim ir asaris liels. Jā, arī, jā? Arī liels ļoti. Johaidī. Ņem, lai neaiziet. Pasties, kas te notikās? Asari šitādi te. Man redz bārdā un tev uz šito pasties. Redzi kā viņš pauzītē paņēma. Nu. Šodien laidīsim vaļā tās zivis, bet kā izskatās, redzi, viņš tāds zilgans, nu. Izskatās, ka viņš jau te patās no jūras ir atnācis. Nu. Šitas, lai peld. Kas tad te ir? Riktīgs ir pasties. Nu, tas jau ir. Mēs jau zinām, te raudam, nekā, un pēkšņi abiem reizē, ne? Jā. Tu mums jāmet vēl ko? Varbūt. Nu, baigā kaut kāda mandula. Kaut kāds uz brīnumu līdzekļiem. Nu. Asaris, godīgi sakot, nebija gaidījis vairs. Viņi jau te ir un gadās, bet ka tik forši. Tāpēc jau nevar zināt sopē, kā būs. Čādam. Paskaties, kur te pasties, kādu viņu smukus rokdarbs taisa. Tas ir āķīšiem. Kas? Arī kāds. Kembriki, jā, tie Jā, tas termogumijas. Kembriks, jā. Un to tu liec uz tās, vai no tās grušas saucamās, jā? Nu jā, uz tā lietas. Jā, un tā viņš kā izskatās. Oi. Jā. Nu jā. Kas tev tur vēl ir kaut kādas mandulas? Mikromandulas tādas. Oho. Šito esi noķēris kaut ko? Nu, nē, bet es redzēju, ka ļoti labi ķer uz šo un nopirku 2. Jo, es redzēju, ka labi ķerās, bet vēl neko nenoķēru uz šo. Tik maziņas pat neesmu redzējis. Interesanti. Jā. Nu varētu jau būt, ka ķerās. Viņa arī tā stāv noteikti gaisā. Jā. Un tev ir šitas. Bet tev jau arī ir, ka tas stāvēja. Nu jā, bet man šeit ir. Nu jā, var likt to trīsžuburi. Jā. Vai var likt šādu te? Nu jā. Teikšu, kā ir. Šitās tā saucamā
kā viņi. Oriģināli viņi nāk no Ukrainas, Gruša vai Puļa saucās. Un īstenībā es ar šo mānekli šādu te esmu ķēris pasaules čempionātā, kad mēs izcīnējām 3. vietu Anglijā. Es ķēru un Zanderts ķēru un Asars lielā dziļumā. Tā ļoti tāda strādājoša lieta. Nu, tad āķītis vienkārši uzliek āķīti un tā labākai Cambridge. Nu, tāds. Bieži vien, ka vienkārši pauzē, ja? Tā kā man tas Asars arī bija. Pauzītē vienkārši viņš nokrīt un viņš tieši tas pats, kas ziemā čorts. Bet šito tā jādzēš ārā, šo nedrīkst strādīt. Slepenā. Es saku, es īstenībā kopš pasaules čempionāta jau sen ķeruši tām te. Bet tas ir tā vēlā rudenī, pavasarī. Kad zivs no grundas barojās. Un kā jūs man arī redzējāt, man nekādas tur baigā rauštāra nav, vienkārši tā huk, pluk. Viņš tā kā čuk, čik. Un tad bieži vien ir tieši pauzītē. Tas tieši tas pats, kas ziemā tur, teiksim, ar čorķika vai to baldu saucamās vai kā viņi, kad daudz pa gruntu, ja. Tieši tas pats efekts. Ļoti labi. Tagad jūs zinat. Man jau nav žēl tās zinības. Mihēl, tu tā kā ņem zivis kaut kādu? Ņemat Jā, arī? es Zandrus un Asarus ēdu, bet... Jā? Jā, šeit es vienu kāds bija, tam 50 centimetrus viņu paņēmu un apēdu. Viņš bija pilnīgi labs, garšīgs, nezinu. Jā. Tas jau, ka tas Zanderts šitien te nedzīvo pa tiem Jā, bet mēsliem. bija jūras, viņš bija balts. Jā. Nē, pareizi. Un tā es arī uzskatu, kad, ja to zivi ķer, tad tev, kaut kādu jau zivi ir vajadzētu arī paņemt un apēst. Jā. Jo, tev tētis neēd zivis, ja? Vispār. O tas ir... Ko tu neēd zivis? Jā, vismaz labi, ka dēls ēd zivis. Jo es jau teicu, ja ir tā, ka tu vispār zivi nelieto uzturā un tev viņu nevajag 100% atlaidīs, tad es domāju, ka tu nedrīkst ķert vispār. Tev nav morāls tiesības ķert. Tu tikai durstīs to zivi. Ir. Oho. Tas jau skaitās. Skaitās tā? Jā. Galva. Liels, bet ir. Laidīsim. Asaru dienu, ko? Ai. Sanāk, Visi mums asari. ir katram viens asars. Arī nav slikti. Jā, interesanti, ka šodien te asari, it kā te viņam kaut kāda aktivitāte ir. Bet te viņš arī paņēma, tā? Jā, viņš kā gribēja viņu, ar bārdu kaut kas. Jā, tāpēc jau bieži. Tev nokrīt māneklis, tas trojņiks jau viņš peld skatās. Varbūt kaut kur tuvumā ir, tu kā velds tā viņam kaut kur ieķerās. Tas jau normāli. Tas ziemā jau tas pats, ka tev asars kaut kur bārdā var trāpīties. Rādīs te meistarklās. Klausies, pagā. Viņš taču, kāds viņam būtu pastāstīt, ka bija kaut kādi panākumi šogad? Kādi Sportā. Sporta panākumi? Jā, viņš otrā reize čempions Latvijā makšķeršana no laiva. Cik ir vecuma grupa? U14. Redziet, čempions. Viņam bija 10. Viņam 10? 10 bija. Tagad viņš 11. 11, jā. Johaid, es nemaz nezināju, kas ir čempions. Es domāju, Viņš divkārtīgais. Divkārtīgais čempions. Tu klausies, es baigo izaudzinājis. Jā, ļoti. Viņš tev saliek arī? Jā, Apķer? jā, katra reizi, praktiski. Jā. Jā. Bet tā tu visu laiku, kā jūs sākāt atceros, tā visu laiku jūs divi tāds apvējuši, ja? Dīķis arī? Jā, viņš otrais par sezonu. Nu. Foreles ķeršanā. Tu pilnīgi titulētāks nekā mēs. Jā, Forši. uz katram sacensībām viņš kaut kāds uzvarētājs. Ja? Jā, nebija neviena sacensība, kāds viņš tu poņal, nezaņal niko место. Jā. Baigi.
No Mānekļa tu meklē, te piemeklē vai Но pats jau tur? мы скопа, Дома. viņš уже разбирается. Nu, jāsaka. No kādas lielas zīves bija šogad? Nu, Jums vai tev? viņš noķer līdaku ap 4 kilogramiem Papas ezerā. Oh. Nu, un Somijā mēs bija, viņš noķer lielaku 8 kilogrami, 1,5 m. Nu, tas ir baigais. Nu, Haidīna. Ko tu domā, ko tu atradīsi krastā, ja? Te ir kaut kāds himšu ārprāts kaut kāds. Nu, pildspalva, ja? Jā, nu tie krasti, šitien tie krasti ir baigi piesārņoti. Te jau bija video, es te biju līdz, tad labi, es tur piesējos pa māneklīšiem, ka izmētāti. Bet, te ir diezgan traki, jā. Nu, vispār jau, ka jūs paskatāties pavasarī, te var redzēt īstenībā to īsto ainu, kas te ir samētāts. Un, īstenībā ūdenī tur arī pilns ir visādi, tur aizķēries kaut kas. Visādi maisiņi un kas tikai vēl nav. Aizķērās kaut kas. Kaut kas aizķērās. Bet в камыши идет, надо быстро ее, то зиви no turien. Ai! Un aizgāja. Aizredzēju. Tas ar mute, man liekas. Aizredzēju, kā viņš tev paņēma. Es nezinu. Kur? Nu, mierīgs. Kas tur ir? Ej, asars! Ну, ты поторопился. Ну, я- Такой жирный же. Tas bija šitāds te. Nu, tu jau viņu vilki tā. Es saku, ka viņš ej uz tiem, Ну, всё равно камыши? можно было по берегу его спустить. Nu jā, nu neko darīt. Да, поводок. Нет, поводок, да, лопнул. Tagad sados šitām te. Nu jā, bet es gribēju teikt to, mans aicinājums būtu, taču nemētā pa to zemi tik daudz tos mēslus. Kā mēs arī no tā pētījuma sapratām, ka tur jau ir daudz arī visādas tās mikropolimēri vai kā viņi pareizi saucās, ja? Kas ir visi plasmasas, visi iepakojumi, arī tie papīri, ja? kā mēs zinām, tie, kas ir kur hamburgeris vai ne, tur iesaiņo no sērijas. Nu jā, un jā, starp citu, arī mūsu šie te Gore-Tex apģērbi, ja, kas ir pret lietus, kas atgrūž lietu, ja, un ūdeni atgrūdošie. Nu, tur sanāk, ka visi tā ķīmija jau tur arī sakrājās tajā ūdenī pēc tam. Nu. Tā kā arī par to jādomā, vai vajag tās 5 jakas, vai varbūt nopērk vienu jaku un ilgi ar viņu, teiksim, staigā. Ja. Kas tur ir? Tas nav zivis, man liekas. Tas ir tas maisiņš, pa ko es teicu, ka tie maisiņi peld. Jā, es šogad noķēru tādu ļoti lielu. Ai. Kas tas ir? Barība? Ne. Kaut kāds. Šitien te tieši, ko to zivi kādu lielāko es noķēru. Zandards bija 7. Bet tētis noķēra ļoti lielu līdeku, bet es šeit to zandartu 5-7 centimetriem un viss. Jā. Līdek šeit. Uz Big Bite? Nē, uz šito te. Uz grušu. Jā, kaut kāds līdeks jau var tad droši vien ir. Es esmu noķēris pagājuši gadu vairākus pat. Tur es noķēru līdeku, mērā tad 60. Nezinu. Mums šeit ir zivis. Nu tas tak ir akali lielais. Paskatīt. Konstantīna kungs, ko jūs darat? Асарис.
Otrais lielais. Lielais. Pasties bārdā. Izrāst, nezinu. Nu, šodien ir asaru diena, klausies. Pasties, viņam var pakasīt. O, tas ir asars. Nu, malacis. Skaists. Nē, nu šitas jau ir tiešām. Tas ir, mēs te domājām, te būs zandarta ķeršanas vai kaut kas, bet šitāds te asars. Paldies tev, asarīt. Nu, šitāds jau pat nav mazais asars. Šitādam vispār jāpasaka 10 reizes paldies. Viens brekšs man vieta. Jūs brekšs, jā? Jā, kaut krunte. Brekšs jau te daudz ir. Tur uz to pus vairāk А jāmas. ko jūs ķerat pārās? Interesanti. Jā. Bez pavadiņa, bez nekā. Jā, vienkārši. Nu, tur vai arī manduli, tur nevajag. Vajadzēs ņemt vērā. Tas ir bumbietis tāds. Nulvies, jā. Skaidrs. Nē, nu pa kādam jau ir, jā. Asari, ja? Galvenais. Jā. Tu zandarts nebija, ne? Nebija, nu mēs jau arī zandarts gribam. Domājam, ka zandarts būs. Mēs kā filmējam, ka davai noķersim zandartu. Tā ir asars. Nē, tas stāsti, ka ķerot viņu zandarts. Arī. Nu ir zandarts jau ir ķerta, bet nezinu, šodien neņem. Meklēs. Jā, labi. Labi, neasaka. Nu, tagad rubrika par to, ka laipni aicināta Eiropas Savienībā. Nu, mēs esam šeit un mums jāievēro tie regulas un likumi. Nu, un tad rekur no 2006. gada, ja tu makšķerēsi jūrā, konkrēti zivi noķerot zuti, mencu, lasi, reņģi, brētliņu vai zeltpleksti, tad tev jāiesniedz loma atskaite. Nu, tas ir tātad no nākamā gada stājas spēkā. Nu, un kas ir jādara? Tev jāiet tur uz makšķerēšanas kārta LV un tur ir rīks testa režīmā, kur tu jau tagad vari iesniegt šo te lomu. Un kas ir galvenais? Tiem, kas šos te rīku testē, iesniedz, tiem ir 5 dalībniekiem ir iespēja vinnēt karti un maiciņu, kur smuki krekliņi. Jā, tā kā testējam šo te rīku, nu, un, protams, kad arī kur ir jāsūta atsauksmes uz e-pastu. Jā, ja kaut kādas jūs redzat kaut ko nepareizi vai kaut kādas ieteikumus. Nu, tā kā tā tas ir. Nu, protams, arī atceramies, ka vienkārši makšķerēšanas karta taču arī ir vajadzīga. Nu, tā kā tā. Visādi citādi neastakas jaunajā gadā. Māneklis! Kas ir jaka tas? Atkal maisiņu atrada. Tas ir pasties jaka. Ai. Un māneklis. Tas ir šogad. Tas ir nesen. Laiku šodien ķēru ar Aria Orsinero, kas ir no 4 grami līdz 17. 8,4 spēdas garš. Nu, garais, riktīgais krastinieks. Nu, protams, viņš met vienkārši pāri visam, nu, cik var iemest. Un galvenais, ka kur es pirmīt biju uzlicis 4 gramu džigu vējā, ja pret vēju, viņi iepūt tik pat tālu kā viņi. Tā kā, nu, tas ir baigi, nu, tāds riktīgais krastinieks. Ļoti tāds arī, nu, parabolisks diezgan, jā, kas ir baigi patīkami. Nu, tāds. Tas arī interesants aparāts ir. Nu, es noteikti, ka krasta copēju šito te varētu ieteikt. Riktīgi. Laivai droši vien būs drusku pa garu. Bet, nu, krastā ideāli. Tas, ka tu vari, tev garu kātu vajag, tāpēc, lai tu, nu, kā mēs tur bijām, jā, lai tu vari pāri un tām visām niedrēm, tu vienkārši vari pārvilkt pāri, ja tev īsts kāds, nav vieta, kur atvēzēties. Jā, vienkārši tev ir garāks kāds, līdz ar to tu vari pārcelt un pārmest.
No tā. Tā kā šitas te arī labs aparāts. Spakļovka, man liekas, ka tas ir asaris vai kaut kas tāds. Jā. Vai Zanders, kaut kas labs. Izstās mutē kaut kas tev ir. Vēl? Ai! Ko tu? Bija maziņš Zanders. Jā. Nu, nekas. Varbūt būs liela. Nu, varbūt. Jā. Vienu ziltiņu noķersim vēl? Jā. Jā! Tev ir! Aizdod. Ui! Kāds tāds liels! Tur kaut kas spirinās? Zanders! Apēdis tavu šito te. Oi. Paskaties. Tas tak ir riktīgi Zanders. Ko viņš tā arī? Redzējies ko? Mister Mihail. Čempions. No, točno čempions. Beidzot, tomēr to Zandertu arī noķēra. Jā. Nu, paldies tev. Nav par Paldies jums, veči. Riktīgi forši parādījām. Priekš šitādas te jau praktiski ziemas vidus copes ir vienkārši ideāli. Lieli asari, Zanderts. Paldies jums arī jums, ko skatījāties visu šo gadu. Un priecīgs Ziemassvētkus, vai ne? Jā, priecīgus Ziemassvētkus. Kaut kad tiksimies. Kad, kur, to mēs vēl redzēsim. Paldies jums. Čau.